Esiet sveicināti, darbie basketbola draugi, Olibet entuziasti, basketbola līgas spēlētāji, skatītāji. Šis ir podcasts Zem stīpas, un ar jums kopā būšu es, Reinis Rikvēlis, un mans sabiedrotais Dāvis Garančs. Dāvis, sveiks! Čau, Reini, kā tad ir? Man iet ļoti labi. Es domāju, sākot šo, mēs varētu vispār pastāstīt skatītājiem, kas ir šis podcasts Zem stīpas, kāpēc viņš ir radies un kā viņš ir radies. Jo tu biji tas, kurš mani pieaicināja viņu veidot. Nu jā, tāpēc, ka man pieaicināja Krišs, mūsu līgas organizators un priekšnieks, piedāvāja tādu ideju, ka viņam jau 2-3 gadi esot ideja par šo podcastu, bet visu laiku nav sanācis. Piedāvāja man, es piedāvāju tev. Mēnesi, pusotrs vēlāk mēs ir klāt. Es atceros, ka tā diena, kad tu man piedāvāji, es tev uzreiz pateicu jā, jo man bija tieši, es biju nesen domājis par kaut ko tādu, un tu man uzrakstīji, hei, taisam Olibet podcastu. Man bija tāds jā, jo es biju domājis par to, ka Olibet līgai vajadzētu, jo šis ir jau 17. sezona. Šī jau ir. Un podcasts, manuprāt, mūsdienās ir nepieciešams, lai popularizētu un pārunātu kaut kādas aktualitātes. Ņemot arī vērā to, ka cik daudz tagad komandām, es nezinu, cik mēs 100 komandas, to mēs vēl noskaidros visu epizožu laikā, bet ņemot vērā, cik daudz komandām ir sociālajie mēdīji, diezgan loģisks solis arī būtu kaut kāds papildus video formāts. Viņš negluži formāts, podcasts, vienkārši, kur apspriežam jaunumus, kuriozus. Viss, kas jums ienāk sirdī, ko jūs gribat redzēt, to mēs arī centīsimies apstāstīt. Bet, Dāvi, pirms mēs ejam tālāk, varbūt pastāstam skatītājiem, klausītājiem, kas mēs paši esam, jo tomēr mēs būsim šī podkasta vadītāji. Kādu laiciņu, un lai viņi saprot, kas mēs esam pa fruktiem. Un kāds komandas pārstāvam arī, jā, hobiju uz laukumu. Protams, arī kāds komandas pārstāvam, tāpēc sāksim ar tevi. Iepazīstini skatītājiem pats ar sevi. Labi, tātad Dāvis Garančs, darbdienās pārstāv Banka augstskola KPMG komanda, brīvdienās BK Snūpisi, jā, visur zināmais un dzirdētais. Visticamāk, man laukumā redzēs, vai kasoties ar kādu labāko pretinieku komandas spēlētāju, vai arī tad sulīgs diskusijas ar tiesnešiem. Bet es cenšos laboties. Man vēl neviena tehniskā nav šo sezonu, tā kā cerams, ka strīks būs, turpināsies. Reinal, ar tevi mēs satikās, lai līstu, kur tu vēl joprojām esi, ne? Jā, mēs iepazināmies, lai līst. Tātad mani sauc Reinis Rikvēlis, Olibet līgā pārstāvu 3. līgas komandu, lai līst. Laukumā īstenībā ļoti līdzīgi, tāpat kā tu. Arī man patīk pakasīties ar pretiniekiem. Protams, normas robežās, ja netiek pārkāptas līnijas, ja sanāk reizēm, tad māku arī atvainoties. Man patīk diskutēt ar tiesnešiem, parunāties, kāpēc tā bija, kāpēc tā nebija, kāpēc neiedeva sodu, kāpēc iedeva, bet arī. Mēs vispār, tā kā mums plānojas vairākas epizodes, mēs varam arī kāds viesis aicināt. Tad noteikti 100 punktu mēs uzaicinās kādu šo tiesnesīt. Noteikti parunāt. Izprašņās pa visiem sodiem, ko nenosvilp, ko nosvilp mums. Bet jā, laukumā mani var redzēt komandā, lai līst. Runājos ar tiesnešiem, runājos ar pretiniekiem, bet atceros arī to, ka mēs visi esam šeit, lai labi pavadītu laiku. Jā, bet ja mums jāieskicē, tagad mēs pa mums pietiks runāt, jāsāk runāt pa pašu podcastu formātu, ko var sagaidīt, vai ne? Protams, lai skatītāji zina. Atceramies, ka mēs esam amatieri. Šī ir pirmā sezonas, pirmā epizode podcasts Zem stīpas. Neskatieties lūdzu uz mums šķībi, arī mēs mācamies. Bet, lai jūs saprastu, par ko vispār šeit tiks runāts, varbūt ieskicējam, kādi mums segmentiņi ir plānoti un ko mēs centīsimies ieviest katrā epizodē. Gan jau, ka tie segmenti mums variēs un papildināsies, bet tā arī būs. Tās būs pamata aktualitātes, kas ir notikuši pa nedēļu, kaut kāda spēļa rezultāti. Šodien mēs iziesim cauri oktobra mēneša labākajiem spēlētājiem. Tur kaut ko pakomentēsim. Šodien vēl līgas jaunumi dažādi, kas ir pamainījies saistībā pagājušām sezonām. Un jā. Mums zina, kas vēl būs.
Instagramā skatītājiem, ne, bet sekotājiem pajautāja, kas būs, kā viņi domā, kas būs podcastu vadītāji. Tur varētu būt kāds pāris interesants atbildes būt. Jā, iziesim arī tam cauri. Un katras epizodes beigās mēs ieteiksim arī skatītāji jums, mūsuprāt, interesantākās spēles, uz kurām aiziet. Vērts piebilst, ka podcasts notiks reizi 2 nedēļās. Cerams. Jā. Tātad katrā epizodē mēs iziesim cauri, kas ir noticis pa 2 nedēļām, ko mēs rekomendējam apskatīties. Un, protams, kā veicās komandām, kuras mēs iepriekš ieteicām. Tātad šodien mēs ieteiksim kaut ko aiziet apskatīties, paši sekosim līdzi. Cerams, arī paši aiziesim. Izteiksim es savām spēlēm, man liekas, es uz dažām varētu paspēt, ko es ieteikšu. Bet, jāskatās, kā man būs tajā dienā. Protams, visādi. Bet, ko es gribētu baigi piebilst, ir tas, ka tā kā šis ir mums visiem, kā entuziasti basketbola līgas komunai, šoviņš, podcastiņš, tad ļoti svarīgi būs arī jūs, kā jūs iesaistīsieties. Tie paši jautājumi Instagramā, ja jums ir kādi jautājumi, ko gribētu pārunāt, vai tepat komentāros ierakstam, vai... Ko vēl es gribētu? No spēlēm bildes. Mums ir forša fotografija, kas daudz labas bildes bieži vien uzņem. Kuriozus dažādus. Un tur bieži vien ir itī labi kadri noķert. Mēs tur varētu pārņemt kaut kādu izdomātu segmentiņu arī. Un, protams, skatītāji arī par dažādiem kurioziem vai par kādām iespaidīgām epizodēm, kuras varbūt bildēs netiek iemūžinātas, vai par spraigām spēlēm arī noteikti variet rakstīt komentāros. Pacentīsimies izveidot kaut kādus Q&A. Arī priekš jums, un katrā epizodē centīsimies atbildēt uz jūsu jautājumiem un apskatīties arī, kā saka, šos kuriosus, vai ne? Jā, un mēs tajā Krišā pirms pagājušajā nedēļā, kad runājām, kaut kāds 10 komandas esot pa visām līgām, kas filmē spēles. Tas nozīmē, tur ir jau materiāls arī video formātā, ja ir kāds tiesnesīts atkal noziedzies. Tas ir noteikti. Vai var iesūtīt mums, mēģināsim izanalizēt, paskatīsimies. Tas noteikti ir tikai pluss līgas attīstībai. Bet labi, ieskicējuši esam par to, kas podkastā notiks. Jums aptuveni ideja ir skaidra. Protams, mēs paši vēl cenšamies saprast, kas strādās labāk, un tas noteikti notiks ar jūsu palīdzību, jo šīs tiek veidots mums visiem, Olibet entuziastu kopienai. Varbūt parunāsim par pašu Olibet līgu kopumā, kā mēs esam nonākuši līdz šai 17. sezonai, un kas ir tas, kas varbūt šo sezonu ir tieši iekritis tev acīs, kas ir augošais, teiksim tā. Tu tā pajautāji, kā tu zinātu, kas pēc 17 gadiem ir noticis. Tu biji pirmsākumos, nebija taču? Nebija, man bija pirmsākumos, pat nebija 11 gadi vēl. Es, man liekas, basīt vēl nebija sācis spēlēt. Mēs kaut kad pat prātojām, cik mums bija gadi, kad sākās vispār pirmā sezona. Bet, Rēķini, tas ir 2007. gads, ne? Plus mīnus. 2007. Tad, kad mēs Krišu uzaicinās uz sarunu, tad mēs arī izprašņās par to, kā zāles, kādā krāsā zāle bija tajās dienās. Cik zaļāk un cik zilākas bija debesis, noteikti mums būs arī viesi, Dāvis jau iepriekš pieminēja. Centīsimies uz katru otro epizodi pieaicināt pa kādam viesim, un pirmais noteikti būs līgas organizators Krišs Rauska. To mēs sakam nevis tāpēc, ka viņš ir telpā, bet... Viņam vienkārši būs jābūt. Bet, par tiem jaunumiem, līgas. Šajā gadā, kas tev ir iekritis acīs, kas tev patīk un ļoti simpatizē līgas attīstībā? Ir pāris lietas, kas man ir iekrituši. Tas vairāk vai mazāk ir tāpēc, ka es esmu tajā līgā, kas ir Darbdienas līgas paplašinājums. Ja es nemaldos, pagājušajā gadā bija ap 10, 12 komandām, tad šogad jau ir, man liekas, apaļš 16, 17. Kas ir tikai priecējoši. Tas nozīmē, ka darbdienās man ir daudz vairāk laiks basīt. Protams. Kas tev par šo ir sakāms? Normāli. Es pārstāvu 2 no tā. Bet nē. Es nezinu, forši. Tas ir rēķini, tas ir 5 līgas. Nē, 6 ieskatos. Nē, 7 pa 7 līgām. Tad varbūt, ja kāds ir aizmirsis, kādās līgās notiek Olibet entuziastu basketbols, tad tā ir ekstra līga, izaicinājuma kausa, 3. līga, 4. līga, 5. līga, darba dienu līga un sieviešu līga. Tātad 7 līgas kopumā, 120 komandas. Mums ir šajā 17. sezonā, kas, manuprāt, ir pilnīgi apsveicams skaitlis. Ja tu šitos epizodus sagatavoji, cik ir komandas, es sagatavošu uz nākamo, cik ir spēlētāji. Un tad tev būs jāuzmin, kuras pilsētas lielumā ir mūsu līga? Sarunāts.
Es turēšu tevi pie vārda. Es turēšu sev pie atmiņas. un noteikti, ko mēs varētu arī izdarīt. Mēs varētu uz kādu epizodi uzaicināt, noskaidrot pirmkārt, kurš ir spēlētājs, kurš visilgāk spēlē Olibet līgā šobrīd aktīvais, un paaicināt viņu. Un viņam noteikti mēs varēsim pajautāt par to, kā ir attīstījusies līga šo gadu laikā. Jā. Jautājums tev, Dāvi. Tu iepriekš minēji par sociālo tīklu attīstību Olibet līgā. Varbūt vari pakomentēt. Tā vienkārši uz spota tu man noliki, jā. Mēs sākam runāt par līgas jaunumiem, un tagad mēs... Tas ir līgas jaunums. Nu, tas ir līgas jaunums. Tā ir līgas attīstība. Tas ir jo arī tava komanda ir jāuzteic basketbola klubs Snoopijs. Jā. Ļoti aktīvi pagājušajā gadā ienāca tieši sociālajā vidē ienāca ar dažādām sadarbībām, konkursiem, skatītājiem, ar aktīviem storijiem Instagramā un spēļu afišām. Un šogad tas varbūt nedaudz ir samazinājies, bet jūs tāpat esiet aktīvi sociālajā vidē. Prieks ir skatīties, ka pārējās komandas arī kaut ko labi. Es nevaru tev pateikt, kad mēs te tagad bijām tur pamatlicēji, vai ne? Un, tas būtu pilnīgi absurds, ja es tā teikt. Bet tas, ko es novēroju, tiklīdz mēs sākām likt, daudz komandas arī pavilkās. Labi, varbūt citām komandām tur ir tikai spēļu rezultāti un kalendārs, bet stili. Tas nozīmē, ka zem tās komandas ir kāds mazais darba rūķīts, kas dara visu šo mazo melno darbu, jo tas viss kopumā ceļ augšā to interesi par un ap entuziastu basketbolu. Un tikai tāpēc arī tas augošais spēlētājs. Tur jau tā lieta. Un tā kā es teicu, ka mums ir jau 10 komandas, kas taisa bez mazliet live streams. Viena no tām Rektopus nāk ar savu tehniku, kameru, viņi pat komentē spēles. Ļoti labi. Tas ir, katrā komandā var atrast kādu šito foršo knifiņu. Varbūt tev ir kaut kādas komandas, kuras ir iespiedušās atmiņā. Man tās personīgi ir no šīs sezonas ir komanda Jaunā pasaule, kur ir ļoti aktīvi sociālajos tīklos. Viņiem arī vizuāli smuki viss tās krāsas. Viņiem labs ir. Reku Džekiš arī mums šitais. No Jaunās pasaules arī fonā. Jā, kur viņu skaistās dzeltenās formas. Tu tādā sajūsmā pa viņiem? Tur jau viņš vairāk ir izbrīnīts. Bet mani priecē, jo tas iedvesmo arī citas komandas nebaidīties un sākt. Un, ja nemaldos, tas bija pagājušā sezona, kad komanda Virgin City bija ļoti aktīva ar visādām pēcspēļu intervijām un dažādiem. Tur viņi nāca visi kopā vienādos outfitos. Tas nozīmē, kā NBA tas notiek. Un tādā līmenī viņi to pacēla, un tāpēc viņi man ir iespiedušies ļoti apziņā. Virgin City labi strādā. Viņiem ir tās pēcspēles intervijas, kur ik pa laikam arī izslavētais reperis Viesuls ierodās pa interviju, kas arī savu iedod no neskatījums pāris tūkstoši, bet ko es sāku teikt par to, ka pazuda doma. Mēs par komandu sociālajiem tīkliem runājam. Nē, to es vēl atceros. Kas tev iespiedies atmiņā? Labi, Radeks, es skatos, ka viņi sāk kaut kādas pāris video iepazīt ar saviem spēlētājiem. Atcerējos par to, kad viņi nāk tur vienādās drēbēs, visi šitie. Tur pirmkārt ir vajadzīga laba izdoma. Protams. Otrais tur ir vajadzīgs smuki nokopēt trendus un uz viņiem laicīgi uzlikt. Jo mums pieņemsim arī tas šogad ir, kad idejas ir tik dafīgā, daudz, es atvainojos, tik daudz idejas ir, bet tas laiks ir kā ir. Un tāpēc ir, ja var noorganizēties un sakomplektēties un uztaisīt, tad jā. Tagad uz Ziemassvētkiem, es domāju, daudzam komandam būtu labs. Noteikti varēsim pavērot. Jā. Kā attīstīsies šie klubu izdoma tieši decembra mēnesī. Un īstenībā tiem, kas skatās, arī komandu pārstāvi ticu, kas skatās mūs, iedrošinam jūs izpausties ar idejām, ar radošumu un noteikti centīsimies atrast spilgtākās komandas, kuras ir vislabāk sevi parādījušas tieši šajā Ziemassvētku laikā. Un arī šeit mēs jūs pieminēsim. Atradīsim, pieminēsim. Droši variet paši iesūtīt, kā jūsu komanda ierodās uz spēlēm pirms Ziemassvētku nedēļās, jo, svētkos, protams, visiem ir jāiedod brīvs, tāpēc arī Olibetā nenotiek spēles. Jā, tikai pirmās 2 nedēļas būs spēles. Jā, bet noteikti spilgtākās un izdomas bagātākās komandas mēs pieminēsim šeit Olibet Entuziastu līgas podkastā. Jā, mēģinām būs taisīt segmentus, kad izējam komandu TikTokiem, Instagramiem cauri.
Par cik šī ir pirmā epizode, man ir piedāvājums, kā mēs varētu veidot. Tātad veidot šīs epizodes. Es tev tagad izstāstīšu, jo es tev vēl neesmu stāstījis. Un tu mani uzklausīsi. Tātad viens segments, kas būtu pats pirmais segments, katrā epizodē varētu būt aizvadīto nedēļu uzvarētāji, spēles un kaut kādi individuāli labākie statistikas rādītāji, kaut kādas iespaidīgākās spēles. Tas varētu būt viens segments. Otrs varētu būt noteikti skatītāju un klausītāju jautājumi, ko mēs jums jau apsolījām. Jūsu iesūtītie jautājumi, ieteikumi un kuriozi. Tas ir viens. Trešais segments varētu būt tas pats mūsējais, mūsu jau pieminētais, ko iesakām apmeklēt un kā ir gājis mūsu komandām, kuras mēs ieteicām un prognozējām. Es jau reku. Varbūt tev ir vēl kāds laikus uz lapiņas sarakstīts. Varbūt tev ir vēl kādas idejas, kādus segmentus vēl mēs varētu Man ar tām idejām parasti viņas ļoti negaidītos brīžos atnāk. Tā kā ja man atnāks, es droši vien pierakstīšu. Varētu... Nē, es tev nespoilošu. Man ir īstenībā pāris idejas, ko es esmu iedomājies, bet tur uz pārsteigumu es tev mēģinās paņemt. Man uz pārsteigumu mēģinās paņemt. Skaties, mācies. Es tev novēlu izdošanos šajā. Bet labi, par ko mēs vēl varam parunāt pirmajā epizodē? Tur, kur tu man pārtrauc, es sāku stāstīt par darbdienas līgas paplašināšanu. Jā, par darbdienas līgas paplašināšanu. Tas bija 7 minūtes atpakaļ. Viss kārtībā, mēs varam atgriezties. Bet jā, darbdienas līgā. Šogad ir 16 komandas, bija iespējams 17. To mēs arī nedaudz apspriedīsim, bet cik es saprotu, kad viena cita ir alternatīvā līga nobrukus, un tad tās labākās, es neteikšu, vai viņas ir labākās vai sliktas. Nē, es tā nevaru teikt vispār. Es nezinu, es vēl neesmu pret viņiem spēlējis, bet vienkārši pievienojušies mūsu darbdienu līgai, kas tur ir diezgan labas komandas. Tāpat Binders, pagaidām undefeated, bez zaudējumiem mauc. Tur jau nav spēlējis darbdienu līgā. Nē, es neesmu. Esmu spēlējis 3. līgā un ekstra līgā ar savulaik zināju tādu komandu Apsardz ir jāciena. Apsardz bija jāciena. 2 sezonas Apsardz aizvadīja Olibet līgā, manuprāt, arī šis te sociālo mediju iespējas. Ekstra līgā. Ekstra līgā, jā. Tā, kas ir augstākā. Jā, pašā augstākajā līgā mēs spēlējām ekstra līgā. Arī ļoti, ļoti laba nokomplektēta komanda, kura tiešām parādīja to, ka spēj savākties džeki, pavasaru spēlējot basītī. Jūs jau ziedojāt, vai ne? Jā. Ziedojumdārsā spēlējām, izdomājām, ka taisam augšā komandu, radās Apsardz ir jāciena, un 2 gadus arī ļoti, ļoti spēcīgi darbojās arī sociālajā vidē. Tā kā jau mūsu iepriekš pieminētais sociālais faktors, ka piesaista papildus skatītājus, papildus atmosfēru. Komūnu veidošana. Komūnu, Olibet entuziastu līgas komūnu. Bet paturpinot par tām līgām, tu biji tas, kurš man iepazīstināja ar šo informāciju, tāpēc es vēlos dzirdēt, ko tu pats par to domā, par to, ka ir 5. līga, un pēc tam no 5. līgas izriet 6. līga. Jā. Kāds ir tavs skatījums uz šo? Tikai un vienīgi pozitīvi. Tas nozīmē, tas ir atkal komandas skaits. Tas nozīmē, ka, jo es tieši šito paskatīju, es zināju, ka ir tāds sadalījums, ka 5. un 6. līga būs, bet es īsti nebiju iebraucis. Kā viņi nonāca līdz tam? Tad sānāk tur bija tā, tur ir kopā 30 komandas. Bija sākumā 5 grupas pa 6 komandām. Tad pirmās 2 no katras iet uz top grupu, 2 iet uz vidējo grupu. Un tad 5. apakšējās 2 apakšējās komandas aiziet uz 6. līgu. Un cik es saprotu, viņiem būs pašiem savu playoff, apbalvošanu, kausi. Tā kā tas ir vēl viens jau tāds pussolīts, pusjaunums uz nākamo sezonu, kad Kas to zina? Varbūt nākamajā sezonā būs 8. līga mums. Vai arī attiecīgi pieturēsimies pie šī paša koncepta, ka sākumā ir 5. līga un tad pēc tam sadalās uz 6. līgu. Mums tur ne vārda teikšana nav. Protams, to mēs varēsim pajautāt Krišam, kad viņš sēdēs. Mēs tagad esam šī ne funkcionāri, bet tie, kas kulāros visu kaut ko runā, mēs tagad ir tie, kas baumas var pastāstīt. Jā, baumas var pastāstīt un veidot jaunas baumas. Jā. Bet mēs neesam baumotāji. Skatītāji, mēs nebaumojam, mēs runājam tikai stingrus faktus. Kā aizrunāsies vienā dienā un jā. Bet transition elegance starp 6. līgu un darbdienu līgu. Mums bija tāds House of Light. Jā. Tur bija tāda, es īsumā, mēs diezgan garām visiem tam ziņām, bet tur bija tā unikālā spēle, kurā bija 201 punkts gūts. Jā.
Un par ko man ir prieks, kad Džeki nevis padevās un tā kā beidz savu komandas gaidu, bet atrada risinājumu, jo viņi tagad spēlē 6. līgā. Jo tas nozīmē, ka sākumā visticamāk, kā viņi gribēja spēlēt, īsti nesapratu, kur viņi pieteicās par to darbdienas līgu, bet, atrisinājās. Varbūt arī apstākļi bija tādi, kad sākumā derēja tikai darba dienu līga, pēc tam sapratu, ka, nē, mēs tomēr varam Džeki, kam patīk spēlēt basīt, mēs varam arī 6. līgā uzspēlēt. Jo par to konkrēto spēli runājot, jāatcerās arī tas, ka mēs šeit Olibet līgā esam visi bez mazai viens priekš otra, jo visi esam šeit, lai izbaudītu basketbolu. Tas ir, gribētos teikt, vairāk vai mazāk amatieru basketbols, kurā sanāk Džeki un arī dāmas pa vakariem, pa brīvdienām kopā, lai forši pavadītu laiku. Un tāpēc tiešām prieks par House of Light, ka jūs esat 6. līgā un izbaudiet basketbolu spēli. Jo nav jau arī citur, kur spēlēt. Protams. Nav. Rīgā tiešām nav. Labi, es zinu, novados tur ir savu pilsētu. Ir savi čempionāti. Tur tas ir pilnīgi cits stāsts, bet tā, ka tiešām Rīgā netrāpīja līmeni sākotnējo. Bet tagad izlīdzināsies. Patrenēsies, paskriesies sestdienās, svētdienās. Jo viņiem ir ritīgi labas formas. Jo es biju uz to spēli. Uz to bēdīgi slaveno uz to spēli, jā. Rekordspēli, jā, bet viņiem reāli labas formas. Es nezinu, vai viņiem ir arī sociālajie mēdīji. Bet viņiem varētu būt potenciāls. To mēs varam uz nākamo epizodu noskaidrot. Paskatīties House of Light. Tā kā es pat domāju, tā kā mums arī līgā diezgan daudz brīvie aģenti, ja kādam nav kur spēlēt un grib izpausties, mums var uzjautāt. Lieliski iespēja. Īstenībā, jā. Tā kā pasēžu padomā pie šitās domas. Sieviešu līga. Vēl viena līga, kurā aug spēlētāju skaits. Un šajā sezonā ir, mēs skatījāmies 7 komandas, laikam ir šo sezonu. Pagājušajā gadā bija 6, vai arī ir 8, un bija 7, ir 8. Viss kārtībā. Un prieks arī par dāmām, kuras arī spēja savākties, spēlē basketbolu, izbauda basketbola spēli un sastāda arī. Tev sanāca kāda spēle? Sieviešu līgā es biju? Diemžēl nē. Nav, ne? Es arī nav, bet pirms 2 gadiem es, man liekas, skatījos finālu. Tur bija nenormāli. Tur bija gāja punkts punktā, tās dāmas tā cīnījās, tādā kaulā gāja. Taču tas ir fināls, kurš necīnīsies. Arī fakts. Kā saka, kāpēc piedalīties sacensībās, ja tu necīnies par uzvaru? Labi, tas gan. Bet vajadzētu aiziet uz kādu sieviešu līgas spēli arī noteikti. Tagad, kad mēs esam līgas apskatnieki un eksperti, jā, tad vajadzētu. Eksperti, jā. Noteikti aiziesim. Bet runājot par līgas apskatu, ir pagājis oktobra mēnesis, ir apbalvoti oktobra labākie spēlētāji, izējām cauri. Apskatāmies, kas tur ir kaut kas jauns. Sāksim ar ekstra līgu. Iesim no... Mums jau tur... Vairāk par tām kategorijām būtu loģiskāk, iet efektivitāti, punktu, rebound. Par labākie spēlētāji, respektīvi MVP, kas ir katras līgas labākie spēlētāji. Davai paskatāmies, kas mums tur ir. Viss kārtībā. Spēļu mēneša labākie spēlētāji. Tātad... Pēc efektivitātēm, jā. Tur vispār kopējā statistika. Redzam, arī šeit mums aizmugurē ir visu līgu labākie spēlētāji. Jā, manuprāt, visi izceļās. No efektivitātes tur ir kosmisks. Es pat nezinu, vai man sezonas sākumā pa visām 5 spēlēm ir kopā. Tur 30 efektivitāte. 42 efektivitāte. Ļaušos izcelt Nils Baumeisters, 4. līgas MVP. Jā, tas man kolēģi ir 42 efektivitāti sasniegt 4 spēlēs, dāmas un kungi, tas nav vienkārši uzdevums. Pēc tam paskaties viņam, cik viņam ideja punktu būs spēlēt, tur arī atrisinās. Bet jā... Jā, un dāmām arī 30 koeficients. Laura Natālija Graba no komandas pazudušās pērles. Arī vispār komanda labi sociāli. Viņas arī undefeated. Es šodien gāju cauri tabulām. Tur viņām labi iet. Redzēsim, kā būs uz sezonas otro pusi un kā būs izslēgšanas spēlēs. Jo zinām, ka labākais rezultāts grupā īsti neko nenozīmē, ja tev nav čempionu tituls, ko tam pielikt klāt. Slavenais Golden State Warriors 73-9. Doesn't mean a thing without a ring, kā saka, vai ne? Ko tu par to zini? Bet labi,
Tātad labākie spēlētāji, šie visi jau ir saņēmuši savus balvas. Redzēsim, ko viņi spēs parādīt turpmākajos mēnešos. Labākie punktu guvēji. Nu? Tur daži pārklājās ar efektivitātēm. Jā, redzam, ka pāris sejas palika nemainīgs. Matīs Zvejnieks, tevis pieminētais Nils Baumeisters, 38 punkti. Tas ir kosmos. 4 spēlēs. Bet es arī skatījos, viņam bija, ja es nemaldos, vienā spēlē 10, 8, 3 punktnieki iemest. Mēs varētu pat izcelt, kādi varbūt ir uzzināti, kādi ir Olibet līgas rekordi. Kaut kādi tur ir jātais research baigais, bet mēs varētu. Mēs esam līgas apskatnieki. Uztaisīsim. Bet jā, skatāmies Gins Liepiņš, ekstra līgā, kas ir nomināli augstākā līmeņa līga. 26 punkti vidēji spēlē. Skaistuma institūts, jā. Skaistuma institūts. Arī ļoti, ļoti ciets. Rieks, gribētu teikt, ir skaistuma institūts. Sīksti pretinieki. Jā. Ļoti labs garais spēlētājs. Viņiem ir, kurš arī vēlāk uzrādīsies. Tev patiks, cik daudz viņam ir atlikuši šo bumbu. Ekstra līgā. Tas ir apsveicami. Un jā, dāmā Ieva Spīgula. 21,5 punkti. Rīdzens komanda. Un pārējiem arī 32. Zin kā, arī jāskatās, kas te notiksies novembrī, decembrī un uz sezonas beigām, jo, ja tā aplikāts apskatās, ja tur varbūt džekiem 1-2 spēles nospēlē, varbūt 3. Zini, ja tev uzkrīt sezonas sākumā pēc labas vasaras, tad ir forši. Tāpēc es jau teicu, arī par tiem MVP skatīsimies, vai šīs pašas sejas mēs redzēsim arī janvāra un februāra un tādos mēnesī. Pašos apjomos. Cik tev karjeru haipašam? Punktos? Jā. 32. Olibetā? Nē, tas nebija Olibetā, tas bija vienā pilsētas čempionātā. Bet jā, cik tev pašam? 47. Olibetā? Universitātes. Latvijas universitātes basketbola līga. Ok. Pie ķīmiķiem, kas spēlē. Pret ko? Tā bija laba komanda, bet man bija netik laba komanda. Man bija vienkārši jādragā. Uzvarējāt spēli vismaz. Nevienā brīdī. Mēs... Labi, ejam tālāk. Rezultatīvās piespēles. Jā. Šis lauciņš man ļoti patīk. Vairāki ļoti iespaidīgi rādītāji. Sāksim ar Arturu Grīnbergu. Virs 10 piespēlēm vidēji spēlē. Viņš jau izslavēts, zināms visiem piespēlētājs. Ļoti labs piespēļu devējs. Aktīvi spēlē arī LBL2 Tukuma komandā, arī vadošais spēlētājs. Ļoti labs saspēles vadītājs, gribētu teikt. Tiešām māca atrast savus komandas biedrus, un tas arī parādās statistikā. 11 piespēles vidēji. Tas ir ļoti apsveicami. Tāpat arī izaicinām kausā Miks Leitāns 8,67 piespēles. Šie abi, starp citu, redzam, dzeltenās formas bija apsardzi ir jāatcer. Tu nevari veikt, jā. Es vienkārši ieraudzīju, apsardzi ir jāatcer formas. Ko tu teiksi, ka viņam 2 Ventspilnieki? Vispār. No tā vējā gala. Sandis Silovs, 4. līga, arī spēlētājs, kurš ļoti labi Allaži ir mācējis atrast savus spēlētājus. Starp citu, tavi konkurenti, 4. līga. Viņi mums vienīgu zaudējumu iedeva. Kugrēns man vēl vakar pāris reizes uzbrauc par šito lielajās, bet labi, tas stāsts citai dienai. Sandis Silovs, 8,5 piespēles. Es gribētu pa Alda Beitiņu parunāt. 5. līgas. RS Autoparts, RMC vidēji spēlē 9 rezultatīvas piespēles. Apsveidzini manu atmiņu. Viņš ir 5. līgas Jokičs. Nikolā Jokičs. Viņam vidēji spēlē, viņš pagājušajā sezonā vidēji spēlē triple-double. Vidēji. Tāpēc es saku, tas viņam ir slikts rādītājs, man liekas, 9 asisti. Satiksi viņu kādā spēlē, varēs pajautāt, Aldi, kas notiek. Jo mums ar viņu bija pagājušajā gadā ceturtdaļfināls. 2 spēļu summā. Džeks atnāk. Bez liekām kustībām, bez liekas skriešanas. Apskaties. Tur 16, 14, 13. Viss. Bet viņš arī augumā arī ir garš spēlētājs. Viņš ir diezgan, jā. Viņš ir diezgan. 90 plusiņš. 4. pozīcija. 3., 4., 5. pozīcija. Viņš tur ir priekšnieks. Viņš un viņam komandas biedrs, kas tur. Aldis Beitīs. Labi, paturēsim prātā, paskatīsimies nākamajos mēnešos. Ja tu saki, ka 9 ir zem viņa normas. Es saku,
over-under 10,5. Aldi, Dāvis tevi ļoti augstu vērtē un ceram, ka nākamajos mēnešos tev būs virs 10 piespēlēm. Un darbdienu līgā Kristaps Vanaks arī no Uriakstes Draunieku komandas. Ļoti, manuprāt. Arī viens no džekiem, kas, man liekas, visās līgās spēlē. Tāda arī daudz ir. Cik zinu, es zinu, ka Kristaps spēlē darbdienu līgā un 3. līgā. 3. līgā es pret viņu arī spēlēju, bet cik līgās vēl viņš spēlē? 4. pie sportgramu. Ļoti iespējams, tu spēlē 4. līgā. Tāpēc es tagad domāju. Jo viņam ir arī brālis. Varbūt es viņus jaucu. Jā, bet labi. Atliekušās bumbas, tavs mīļākais faktors. Zemgrušu tēvoču. Manis pieminētais skaistuma institūts ekstralīga Māris Ramanis 20,5 bumbas spēlē. 20. Pat ja tas ir 2 spēlēs, tas tāpat nozīmē, ka tev bija vai nu vienā jābūt 42 un otrā 0, vai arī 21 un 19. Es nezinu. Šis ir viens jautājums, ko es gribētu papētīt dziļāk. Kā viņi tās bumbas savāc? Jo es saprotu, labi, tu esi tu esi milzīgs. Otrs, tu esi spēcīgs, vai ne? Bet tev tāpat tas ir vēl 9 cilvēku uz laukumu. Vai nu tur nereāli labi atbloķēšanas notiekās, vai nu kā mums Ventspils treneris teica, ir taisīts pilnmēnesi, un tās bumbas vienkārši krīt tev rokā. Es tiešām nezinu, bet... Ļoti labs izteiciens vispār. Tas, jā. Varam pasīties arī citur. Apskaties, viņiem visiem ir. Rihards Strauts 13. Tas ir, manuprāt, ļoti labi. Tas vēl ir reasonable. Bet Rihards nav centra spēlētājs. Jāatcerās arī ir tas. Rihards ir tāds, es gribētu teikt, spēka uzbrucējs, es gribētu teikt. Viņš ir, un 13 arī ļoti labs rādītājs. Paskatāmies 4. līga. Jānis Edvards Gertners 18,67. 5. līga. Papildinājums Open radošajam centram. Gertnera kungs. Jā. Okay. Pagājušajā sezonā nespēlēja. Izskatās, ka normāli 19 rebīši atvilcis līdzi. Labs papildinājums, es gribētu teikt. Par šito es vēl pakomentēšu pēc tam. 5. līga. Mārtiņš Eglītis no Utepils komandas 18,5 atliekušās bumbas vidēji spēlē. Darba dienu līga Pauls Bergs 13,33, bet atcerēsimies, ka Pauls bija arī līgas MVP. Oktobra mēnešu, tātad 27 punkti, 13,33 atliekušās bumbas. Un sieviešu līgā Laura Natālija Grabe. Arī bija MVP. Tieši tā, 18 punkti, 15,5 atliekušās bumbas vidēji spēlē. Zemgrušu tēvots. Skatoties uz šiem rādītājiem, kāds varētu būt tavs prognozes turpmākajos mēnešos? Vai Mārim Ramanim būs vairāk kā 20 bumbas? Es domāju, ka stabili nokritīs. Es visu cieņu. Es ļoti, man skauž. Varbūt tāpēc es saku, bet 20 bumbas vidēji spēlē, tas ir, man liekas. Pagājuši gadu vienu brīdi bija, tagad neatcerēšos. Baumanim no komandas, viņš spēlēja pie ASK arī, bet viņš 5. līgā visu uzvarēja. Viņam, man liekas, ilgi bija kaut kāds 18, 17 bumbas, kas bija, tiešām ilgi. Bet, jā. Stabilitāte. To mēs saucam par stabilitāti. Prātīgi. Tā jau vairs Dāvi nav veiksme. Veiksme ir, kā saka, vienā spēlē tev var iekrist 15 bumbas rokās. Tur jau tā, tāpēc es gribētu papētīt, kā tas notiekās. Skatīsimies, kā veiksies. Jo es zinu, ka mums kaut kad jaunībā, jaunatnes līgā mācīja, bija piegājiens, kad gariņie viss atbloķē un mazie savāc. Respektīvi, ne, uz muguras paņem garu. Tad te sanāk otrā. Mazie atbloķē un gariņie lēc pakaļ. Es atceros arī sporta skolā tika mācīts tāds, ticu, ka tas bija globāli, ne tikai man. Nē, par atlikušiem bumbām runājot. Kad, ja met no 45 stāvi otrā pusē, savāks visas bumbas, kas būs garā. Tur jābūt ņuhai. Tur jābūt baigi labai izjūtai. Jā. Tur beigās tev izskatās, ka tev bumba iet tur un beigās tev klusēs. Labi. Tas ir jāizmet. Labākie spēlētāji ir apskatīti. Gaidu, ka tev būs 10 atliekušās bumbas kādā spēlē. Noteikti pieminēšu. Man bija double. Man vispār pēdējā spēlē gan arī bija double asistiem. Karjeras high 8. Karjeras high 8 asistiem. Apsveicu. Man arī bija 8 asistiem. Tev bija arī 8 kļūdas. Nē, man bija 9 kļūdas. Jā, bet ejam tālāk. Es nezinu, ja mēs sākām par rezultātiem un spēlēm runāt. Par mūsu ieteikumiem? Iesakam uzreiz, ne?
Es domāju, ka katrs pa vienai. Es jau skatos, tu tur esi sagatavojis daudz vairāk, tāpēc tu vari droši sākt. Esmu sagatavojis 2, kas, manuprāt, būs ļoti labi. Es zinu, ka tev ir pa izaicinājumu kausu. Nē, man ir ekstra līga. Man ir izaicinājuma kausa. Tev ir izaicinājuma kausa. Man kausa. ir izaicinājuma kausa. Jā. Tu sāc. Tas, droši. Ko es gribētu ieteikt, ko es atradu, bija duels, kas norisināsies 15. decembrī, dažos 2:30. Ir ASK, kuriem ir šobrīd 7-0 pret GZLV 7-1. Kāpēc es šito spēli izvēlos? Pirmkārt, šis ir potenciāli spēle pa pirmo vietu izaicinājumu kausā. Jo man liekas, sanāk tā, ka ja gāze paņem ASK, tad viņi ir pirmajā vietā uz brīdi. Un tur diezgan daudz labi efektīvu spēlētāju. Tas pats Rihards Strauts, ko mēs jau pieminējām, ASK. MVP oktobra mēneši. Viņam, starp citu, regulāri 40 minūtes ir nospēlēts. Jautājums ir, vai tas ir tāpēc, ka Džek neieradās uz spēli, vai tāpēc, ka viņam patīk uzskriet 40 minūtes, nodominēt un aiziet mājās, vai ne? Un tāpat vēl ASK spēlē Kristaps Salmiņš. Tas ir certificēts snipers. Jau no DSN laikiem es atceros viņu. Viņam tur 6-7 trojciņas vidēji spēlē. Un atcerēsimies, ka viņiem ir arī izaicinājuma kausa Magic Johnsons, Miks Leitons, labākais piespēļu devējs. 8,77 piespēles spēlē. Un pretī gāze LV liek arī tādu jaunu sastāvu, kur ir Kristaps Brēmers, 22 plus 10 rebīšiem. Un viņš regulāri triple-double arī pafilurtē. Tā kā tur interesanti varētu izvērsties. Un 15. decembris. 15. decembris. Un tur vēl gāze Sans Millers. Arī tāds labs centriņš, 16 plus 14 vācu vidēji spēlē. Pie BK Ots arī vēl darbdienās uzlaižu. Vai, tad, kad ir LBL 3 līga, pa kuru mēs nerunājam, jā, te visticamāk. Nē. Kaut kā tā. Basketbolu mēs nevaram nepieminēt šeit. Jā, un es pat apsveru domu, ka es varētu uz šito spēli aiziet. Ne, tas ir jādažos. Kas tev ir pa komandā? Man ir ekstra līgas ļoti labs decembra, gribētu teikt, matchups, kas bija arī pirmā spēle. Pirmā savstarpējā spēle šīm komandām bija septembra beigās, un tagad jau viņiem ir otrais aplistā ir Anzāģi pret Alsviķiem. 15. decembris, 16:30 sporta centrā Mežaparks. Un kāpēc es iesaku šo spēli? Jo es uzskatu, ka abām komandām ir ļoti, ļoti spēcīgi sastāvi. Atcerēsimies, ka ekstralīgā visiem ir spēcīgi sastāvi, bet šīm komandām ir tiešām izteikti spēcīgi sastāvi. Un pirmajā savstarpējā spēlē, kas norisinājās septembra beigās, Anzāģi uzvarēja ar pārliecinošu plus 24. Un šajā spēlē jāizceļ arī Arturs Grīnbergs, kurš bija rezultatīvākais piespēlēs. Viņam šajā spēlē bija diezgan iespaidīgs triple-double. 13 punkti, 13 bumbas, 16 piespēles. Zolīdi. Un Anzāģis komandā, kā jau minēju, ļoti meistarīga komanda. Šajā spēlē 6 cilvēkiem bija virs 10 punktiem. Pats zini, kā ir, ja tavā komandā ir tik daudz spēlētāji, kuri var tik labi un rezultatīvi uzbrukt grozā. Tas palīdz. Tas ļoti palīdz. Tas baigi palīdz. Tu domā, šoreiz būs tuvāk pa 20 punktu starpību? Tieši vēlējos paturpināt. Okay. Ja šoreiz komandas ieradīsies pilnos sastāvos, jo uz pirmo spēli Alsviķiem daži līderi iztrūka. Okay. Tas pats Ingars Aizpurs noteikti ir jāpiemina, kurš ir izteikts līderis Alsviķiem. Šobrīd gan spēlēs tikai 2 spēlēs, bet saku, ja Alsviķi ieradīsies pilnā sastāvā, šī spēle noteikti būs spraiga un uzvarētāju prognozēt ir grūti. Bet es izteikšu tādu ļoti pāragru prognozi par ekstralīgas čempioniem. Par ekstralīgas čempioniem. Mēs jau mācam labi. Sezonas sākums. Jāizsaka prognozes, kamēr vēl var. Paskatoties uz sastāvu un paskatoties uz pirmo apli aizvadīto, es ļaušos izteikt prognozi, ka Anzāģis komanda uzvarēs ekstralīgu un būs čempioni. Jo viņu sastāvā ir es apskatījos sastāvu 6 spēlētāji, kuri aktīvi ikdienā spēlē arī LBL 2. divīzijā, kas ir, manuprāt, ļoti labi. Plus viņiem ir vairāk spēlētāji, kuriem ir pieredze Latvijas augstākajos basketbola līmeņos, un tur tiešām ir nokomplektēta komanda, kurai es izsaku prognozi, ir jākļūst par čempioniem. Jāskatās arī, cik viņiem ir pamainījies sastāvs no pagājušā gada. Nākuši papildinājumu klāt. Jo vienmēr jāskatās, kā iespēlējas, cik viņi bieži ierodās uz spēli un cik labi sanāk iespēlēties, jo, zin kā, sastāv nav māksla savākt.
Kā ir saspēlēties? Nu, mēs saspēlēties gan skaitļi nemelo. Anzāģē bilants 6-0, kamēr Alsuķiem šobrīd sezonu iesākt ar bilanci 2-4. Bet šī spēle būs spraiga, ja ieradīsies visi pilnos sastāvos. Un es ceru, ka tas notiks, tāpēc 15. decembris 16:30 Sporta centrs Mežaparks Anzāģe pret Alsuķiem. Okay. Labi. Kas tev tur vēl azotītē ir? Nu, es tev vēl pāris trešās līgas esmu atradis spēles, bet tās es atstāšu tev, tāpēc, ka es zinu, ka tev tur ir kaut kas sagatavots. Nu, tad viena spēle, ko es gribētu tā tīri izcelt, ir 6. līgas spēle. Tikai tāpēc, ka tā ir mana otrā mīļākā komanda Tumšie Parīzē. Jā. Tumšie Parīzē skaisti. Jā, man tā patīk. Skatītājiem, kāpēc tev patīk Tumšie Man tā Parīzē? patīk tas nosaukums vienkārši. Kas zina, visi jau zina. Bet, jā, viņiem spēle pret salidojums. Nu, tā man tā skanīgi liekas. Tumšajiem salidojums Parīzē. Ļoti labi. bet, ja tā daudz nopietnāk, tad es gribēju vienu cārtās līgas spēli izcelt. Es uzreiz saku, uz priekšanu es ļoti centīšos būt neitrāls pa snūpī, bet šitā spēle jāizceļ. Tāpēc, ka tas ir pagājušās sezonas 5. līgas fināls. BK Snūpīs pret Open radošo centru. Jūs uzvarējāt finālā, cik es atceros. Jūs kļuvāt par čempioniem. Jā, bija tas gods. Open radošiem centram šī būs principiāla cīņa pret jums. Es domāju, ka jā. Viņiem tur arī pagājušajā sezonā, man liekas, bišķi sastāvu nesagāja. Tur bija Deinsberģis tikko no traumas. Bet jā, tāpēc es zinu, ka šī spēle nebūs viegla, jo te es atsaucos uz rezultatīvākajiem džekiem. Gertners ar saviem 19 reibīšiem ir labs papildinājums groza apakšā Open radošiem centram. Nu, mēs atkal vairāk nostiprinājāmies ar aizsargiem. Mums ir vairāk tehniski aizsardziņi, tas pats Kārlis Bērziņš, LBL2 pieteikumos Salaspilī spēlē. Es saku, ka jums ir jānāk. Arī Mežaparkā. Patīkam zāli. Tu nepateici, kad, cikos un jā, kur. Šito es neturēšu noslēpumā. Bet nākamā svētdiena, kas sanāk, mums ir 15. decembris, 19:30 Mežaparkā. Pirms Ziemassvētkiem varat doties atbalstīt BK Snūpī vai Open radošo centru. Jā, mēs esam neitrāli. Mēs paliekam neitrāli. Mēs runājam par principialitāti, un šī spēle būs principiāla. Pat ja tu nespēlētu Snūpijā, es izceltu šo spēli, jo tas ir fināla atkārtojums. Jā. Un šādas spēles vienmēr ir spraigas. Jā, un Open radošiem viņiem bija ļoti blāvs sniegums finālā, tāpēc es domāju, viņiem būs 3 reizes lielāka motivācija atnākt mums iekost, atriepties pa pagājušo sezonu. To vai Open radošais centrs iekodīs Snūpijam, mēs apskatīsimies nākošajā epizodē. Nu, kas tev vēl ir? Man ir ļoti, ļoti tāda, gribētos teikt, arī principiāla cīņa, un savā ziņā arī kuriozi, kā šis ir izveidojies, jo 3. līgā spēlē 2 komandas, kurām ir pilnīgi vienāds nosaukums. Tikai vienas komandas nosaukums ir latviski, otras komandas nosaukums ir angliski. Un šīs 2 komandas, par kurām es runāju, ir Let It Rain un Lailīst, kurā arī es pats spēlēju, bet tas šobrīd nav faktors. Drīz podcasts pārtaps par Snūpi un Lailīst. Nē. Mēs runājam par Olibet entuziastu basketbolu līgu. Tātad Let It Rain pret Lailīst. Abu komandu nosaukumi ir vienādi. Let It Rain pārtulkojumi, tas ir Lailīst. 14. decembris 9. vakarā Turības zālē. Kāpēc šī spēle būs spraiga? Jo Let It Rain nav piedzīvojuši šobrīd nevienu zaudējumu. Tātad 3. līgā sākotnēji tika sadalīts 3 grupās. Jā. Tur viņi izcīnīja visas 6 uzvaras. Okay. Un šobrīd top grupā viņiem ir 1 uzvara. Tātad 7 spēlēs 7 uzvaras. Lailīst savukārt latviskajai versijai grupā bija bilants 3-3. Un šobrīd ir 1 uzvara, kas ir sarūpēta pret komandu, kura nezaudēja grupā. Jūs sanāk caur nagiem tikāt, jā? Mēs tikām caur nagiem top grupā, bet tikām. Tas ir galvenais. Un jā, manis jau uzsvērtais, ka Let It Rain nav piedzīvojuši nevienu zaudējumu šajā sezonā. Savukārt Lailīst jau nonākot top grupā uzreiz pirmā spēle sagādāja pirmo zaudējumu komandai BK Zets, kuriem arī bija 6-0 un bija spēle, un viņi zaudēja. Tā kā Lailīst arī spēja iekost pretiniekiem un
Pārbaudīsim, kuri no lietus veidotājiem, Let It Rain vai Lai Līst, spēs uzvarēt šajā duelī, kas norisināsies 14. decembrī Turības zālē 9. vakarā. Kā jums uz ziemas sezonu nemainās nosaukums uz Lai sniega? Nē, lai salst. Jo lietus sasalst, lai salst. Nē, nemainās. Bet tā kā jums ir Turībā, tad potenciāli arī varētu interesēt tas, kad vai būs tiešraidi. Jo Turībā tā ir labā lieta no Turības, ka tur ir tiešraids. Tā kā skatīsimies, vai būs pieslēgums vai nebūs. Visticamāk, ka būs. Fonā mums ir rīkšķīts uz augšu. Jā. Prognozes par šīm spēlēm, par mūsu pašu spēlēm ieteiktajām. Jo mums būs jāskatās. Es tev točnu neprognozēšu. Tas nebūtu korekti. Es tev saku, ka tur būs tiešām laba spēle. Es pat nevarīnos, ja viņi būs. Nē, tur būs ļoti daudz punktu īstenībā. Tur varētu būt kāds 80 pār over abām. Labi, tu teici, ka neprognozēsi. Nu jā, prognozējam tās, ok. Tad es neprognozēšu, lai līdz pret Let It Rain. Tur būs vienkārši tur būs laba cīņa. Jā. Bet tevis pieminētā izaicinājuma kausa spēle. Kāda prognoze? Es laikam Gāzes LV pusē iešu šī brīdī. Un tas sastāvs tāds bišķīt. Tad viņi sagādās ASK pirmo zaudējumu, ja? Kāpēc gan ne? Lai pamēģina. Ok. Tad šī intriga vajag līgā. Labi. Tur tad atceramies. Dāvis saka, ka GZLV sagādās ASK pirmo zaudējumu izaicinājuma kausā. Paskatīsimies, kā tas veiksies. Es savukārt ļaušos prognozēt, ka Alsviķi spraigā cīņā tomēr beigās piekāpsies. Ansāģis komandai. Būs spraigā, jā. Būs spraiga cīņa. Taču Alsviķi piekāpsies Ansāģai, un es domāju, ka tas noteikti kritiskais pārsvars Ansāģai tieši tiks iegūts 4. ceturdaļā. Tāda ir mana prognoze par šo spēli. Par to, kā veiksies, atgriezīsimies jau nākamajā epizodē. Jā. Gan jau, ka uzmetīsim acis. Tātad, skatītāji, šobrīd mēs apskatīsimies, kas bija jūsu minējumi podcastu vadītājiem. Es gribētu priekšlaicīgi izteikt, ka neviens neuzminēja, ka mēs vadīsim. Tādu es gribu izteikt, bet labi. Tas tavs minējums. Skatāmies, kas bija. Tātad Kristaps Valters ir viens minējums. Ļoti labs minējums, īstenībā es gribētu teikt. Spēlētājs ar lielu pieredzi basketbolā. Jā. Nu, labi, skatāmies, kas mums tālāk ir. Māris Meijeris. Nāk šis vārds prātā? Man nenāk prātā. Es zinu Mareka Meijeri un Mārtiņu Meijeri, bet Māri Meijeri es nezinu. Varbūt tu zini. Jā. Ansāģis galvenais treneris. Māris. Nedzirdēju. Bet jā. Labi. Tātad Kristaps Valters, Māris Meijeris, kas mums seko tālāk. Toms Baumanis no Tumšajiem Parīzē, no tavas mīļākās komandas. Jā, otrās mīļākās. Varbūt tas ir kaut kāds viņiem flagmans. Ļoti iespējams. Ko mēģina izvirzīt komandu. Iespējams. Skatīsimies, varbūt kādu pēcspēles interviju dabūsim, apskatīsimies. Labi, skatāmies, kas mums tālāk ir. Rudolfs Kugrēns. Ļoti labs minējums. Viņš pats arī spēlē. Bet viņš jau pa visādiem podkastiem. Viņš jau tagad ir ar Siliņu. Viņam ir Puffbet. Viņš, man liekas, tur ir tagad pārgājis pilnu laiku. No, bet tas jau vismaz vairākās epizodēs. Tas jau netraucē. Tas ļoti labs minējums. Skatītāji, labs minējums. Labi, Rudolfs Kugrēns. Ejam tālāk. Miks Galvanovskis. Bet nebūtu slikti. Nebūtu slikti. Ļoti nebūtu. Ja, viņam arī cepība asīts. Un Mikam arī ļoti sanāk runāties un parunāties par dažādām lietām. Jā, viņš arī darbdienās. Viņam ir Sinars tīm darbdienās. Un viņam ir pašam savu komandu vispār. Ļoti labi. Nu, skatītāji, jūs neuzmanījāt. Baigu konkurenci jūs mums te uzmetāt īstenībā. Lielas ekspektācijas jūs esat uzlikuši, bet redzēsim, kā mums sanāks. Šī bija pirmā sezonas, pirmā epizode, un jums ir pārsteigums. Viņš ir arī Dāvis, kas ir interesanti. Viņš ir gan pagājušais runātājs mācās 11. klasē, ko nahuj baro mūsdienu latviešu. Labi, ļaujam viņam. 3, 2, 1, aiziet. Jā, es nezinu, kur esmu iepēries, bet labs vakars visiem. Es esmu Dāvis, un pirms es sāku, gribu pateikt paldies Bāliņam, Dāvim un Liepiņam par šo iespēju. Un tā kā šī dzimšanas dienas nedēļa, uztaisam visu trosni. Kad tas ir noticis? Vakar. Okay. Te arī Kugrēns divreiz, bet visu laiku lielījās, ka viņi dabūjuši vienīgi uzvaru. Es nezinu, vai jums es vienā brīdī sapratu, es palieku vecs. Man tas bija, kad es sapratu to, ka es esmu tuvāk tricāram nekā vecāram.
Es aizēju uz Svetbanku pēc aizsikarts. Es iznāku ar 3. pensijas plānu. Es eju uz sapņiem kokteļiem pēc milfenēm. Es atnāku ar vienaudzes mājās. Un tad es domāju, kā sajusties jaunībā? Kā dabūt to jaunības sajūtu? Tad es sāku darīt lietas, ko jaunībā. Tagad, kad es urbinu degunu, es vairs nesmēju reizim galdu. Es pataisu, ņem. Un tev patiks. Un tad, kad es padiršu, es vairs nemeklēju toalets papīru. Es tā noliecos, pataisu durvis vaļā. Mamu, man viss! Paldies! Paldies par saņemšanu! Ok. Kaut kā tā. Kā tu nonāci līdz šim? Es esmu tik vecs, ka es esmu podkastos arī tagad jau, jā, tā kā man hobija vairāk nekā saprašana sāk palikt. Nu, neko, skatuves māksla jātrenē. Protams. Es paprovēju bišķi pākstīties. Runāt publikas priekšā ir jātrenējas un jāmāk, bet kā tu nonāci līdz tam? Tevi paaicināja, pats pieteicies? Nē, es pats pieteicos. Viņi izsludināja, aizrakstīja e-pastiņu. Easy money. Easy money. Bet tev ļoti labi sanāca. Tev ļoti labi sanāca. Dāmas kungi, dārgie basketbola draugi, šis bija Olibet entuziastu basketbola līgas podcasts Zem stīpas. 1. sezonas, 1. epizode, gribētos teikt, pilota epizode. Un noteikti tiksimies ar jums arī nākamajās epizodēs. Rakstiet savus jautājumus, savus ieteikumus. Ar jums kopā bija Dāvis Garančs un Reinis Rikvēlis. Paldies, ka skatījāties! Čau!